Šogad aprit 15 gadi, kopš Vidzemē ir ieviesta vienota atkrituma apsaimniekošanas sistēma un darbu ir sācis uzņēmums Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija. Par godu šim notikumam ZAO kopīgi ar Valmieras muzeju gatavojas veidot vēsturisku ekspozīciju, kura vēstītu par atkrituma apsaimniekošanas paradumiem dažādos laikos. Mums nav informācijas par to, kā īsti ir notikusi atkrituma apsaimniekošana pirms šiem 15 gadiem. Tas, kā ir attīstījusies 15 gadu laikā, tur mums, protams, ir materiāli. Mēs esam sekojuši līdzi gan šo neskaitāmo izgāstuvi rekultivācijai, šīs nelegālās izgāstuves apzinājuši, kas padomju laikā ir bijuši, bet tieši tas, kas ir bijis vēsturiski pirms tam, tā informācija diemžēl īsti nav. Arī Valmieras muzeja rīcībā informācija par atkrituma apsaimniekošanas vēsturi ir visai neliela. Tās ir vien atsevišķas fotogrāfijas, kurās iespējams redzēt, kādas atkrituma urnas savulaik ir atradušās Valmieras pilsētas ielās. Tāpēc, lai informācija būtu pēc iespējas daudzveidīgāka un plašāka, Valmieras muzejs un uzņēmums ZAO izstādes veidošanā aicina iesaistīties arī iedzīvotājus. Mums interesē tas materiāls, ko varbūt vēl kāds pilsētā vai kaut kur citur arī laukos varbūt kāds glabā par to, kā ar atkritumiem ir tikuši galā kādreiz. Jā, mēs kaut ko zinām, mēs zinām par atkritumu, par noteikumiem, kādā veidā atkritumi ir jānoglabā dažādos laikos, un mēs zinām arī vēl samērā nesen, pirms gadiem 50, 60, pilsētas noteikumi ir pilni ar to, ka nedrīkst brest atkritumus uz ielām, kad ir jāierīko speciāls atkritumu novietnes, cik dziļas viņas ir jāveido, ka ir jābūt vākiem, ir jākaisa kaļķi. Valmieras muzeja speciālisti zina stāstīt, ka pirmās prasības par tīrību un kārtību pilsētā ieviestas vien 19. gadsimtā. Līdz tam pilsētās lielākoties valdīja nepatīkama smaka un visi atkritumi tika mēsti turpat uz ielas. Par to liecina arī arheoloģiskie izrakumi un biezais kultūras slānis, kas klāja senās pilsētas ielas. Pat tad, kad jau kaut ko sāka prasīt, tad viena no prasībām bija piemēram tāda, ka nama īpašniekam ir katru dienu jānotīra sava durvju priekša. Nevis mājas priekša, bet durvju priekša. Milzīga starpība. Pārējā visā gabalā varēja mest pa ielu, kas staigāja, kas brauca, tas arī iemaisīja smiltīs, dubļos to visu. Savukārt apzināta atkrituma apsaimniekošanas sistēma ir ieviesta vien pirms 15 gadiem. Šajā laikā arī ZAO šķiroto atkritumu nodaļas darbinieki ir izveidojuši plašu koлекciju, apkopojot dažādas lietas un priekšmetus, kuras cilvēki savulaik ir atzinuši par vairs nevajadzīgām. Tur ir visdažādākās lietas, sākot no dažādām elektronikas precēm, piemēram, pirmie datori vispār, kas ir bijuši, kas ir mesti ārā, radioaparāti, telefoni, slēpes, dažādas iepirkšanās somiņas vai maisiņi, arī lampas, viss kaut kas ļoti, teiksim, materiāls ir tāds interesants, lai viņi arī parādītu cilvēkiem, kas tad kādreiz ir uzskatīti par atkritumiem un nonākuši izgāstuvē. Valmieras muzejs un Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācija ekspozīciju par atkrituma apsaimniekošanas vēsturi gatavojas atvērt 15 nedēļas pirms SIA ZAO jubilejas, kuru plānots atzīmēt novembrī.